kas mums ir diāli. Tā, nu labi, tātad mums te 20 cilvēki ir, es tagad neatceros, cikiem tur jums ir jābūt, jā, bet lai mēs tā, jo es sataisīju tos pieslēgumus, lai mēs varam izskatīt prezentāciju, kā jūs redzat, tad šodienas tēma mums ir laikoņi, jā, arī tiem, kam ir seminārā, jūs varēsiet mazliet pakoriģēt, varbūt, ja kaut kas ir vajadzīgs, jā. Bet tagad par nākošo nedēļu, jā, tātad nākošā nedēļā mums būs semināri, jā. Tātad visām 3 grupām. Tāpēc es tevi gribētu jums pajautāt, ja tātad, kā jūs tagad man teiksiet, ja? Nākošā nedēļā mums ir tātad 14.15, ja? Nu, tātad sākās šī nodarbība, ja? Tā. Tā ir tā nodarbība, kad mums parasti notiek visām 3 grupām lekcijas, ja? Un es, protams, gribētu, lai uz šo nodarbību atnāk piemēram, tātad viena no jūsu grupām, ja? Tātad, es ielaidīšu tev iekšā divas, ja? Tātad, lai atnāk vēl, tas ir, lai atnāk, tātad viena, kāda viena grupa, ja? Tad jautājums tagad ir tāds, kas varētu nākt? Elektriķi kopā ar ostiniekiem uz 2.15, bet tas būs B1 zālē akadēmijā. Vai tie būs pirmā kursa mehāniķi? Tad jums tagad vajag padomāt, kas jums ir pirms manis. Vai jums ir kaut kādas tātad nodarbības, kas ir attālināti, vai arī nodarbības, kas ir jau akadēmijā, tātad izējot no tā, jūs man tagad varētu atbildēt. Nu, kā jums tur ir? Tur ir grupu vecākie pieslēgušies Diāna, kas jums ir ostiniekiem līdz 2. Jums ir attālināta lekcija vai tur pat uz vietas akadēmijā būs? Skolotāji, mēs vēl domājam par to. Ja, jūs tur nevarat domāt, to studiju daļu domā. Studiju daļu jums ieplānos nodarbības, ja? Tagad izejot no tā, kāds ir jūsu nodarbības saraksts, jūs man vienkārši pasakiet. Kāda jums ir nodarbība līdz 2. Nākamajā trešdienā, tas ir 4. novembrī. Pēc saraksta, kāda jums ir nodarbība? Pēc studiju saraksta, pēc nodarbības saraksta plāna. Mums būs matemātika tā laikā. Kādas pasniedzējas jums katru nedēļu? Kādas pasniedzējas jums ir? Jūs neziniet, kā jūs matemātiku mācīties? Jums ir docenta Līdere vai arī lektora Vēlanda. Kā jūs mācīties matemātiku? Tā, nu labi, kamēr tie mūsu ostinieki domā, pirmā kursa elektriķa Austris ir pieslēdzies, es vienkārši tagad neredzēju pēc tā sarakstiņa. Austri, jūs tur esat, kāda jums ir nodarbība līdz 2, un kur viņi parasti notiek? Attālināti vai arī viņi notiek akadēmijā? Nu, kaut kā tur neviens neko nerunā, draugi mīļie. Es neslēdzu to kameru iekšā, jo man tā prezentācija ir lielāku telpu, lai es varu visu šeit parādīt un pastāstīt, ja? Bet jūs jau varat atbildēt, mikrofonu varat pieslēgt un teikt, ja? Tā, labi, pirmā kursa mehānika mums ir? Jā, ir. Vējums, ja? Ja kas tur ir? Nu, ir tā, ka mums ir angļu valoda. Es nezinu, vai nākamā nedēļa viņa būs klātienā vai nebūs klātienē, jo
tiešām nezinu, kā būs. Mums katru nedēļu tas stundu saraksts mainās. Jā, bet pie kāda pasniedzēja jums ir? Pie Kasakovskas. Pie Kasakovskas, jā? Tātad, labi, mēs ticamāk lūksim tad, lai nodarbība būtu klātienē, ja jums arī vajag seminārus noturēt, citādi mēs tādā jēgā nevaram priekšu, ja? Tā, es studiju daļu tātad informēšu, bet šonedēļ, es nezinu, ar ko es tur runāju, bet šonedēļ jums notika klātienē vai attālināt pie Kasakovskas? Šonadēļ notika klātienē. Klātienē, ja? Visticamāk, ka nākamnedēļ varbūt arī varētu būt tajā klātienē, ja? Jo tur ir daudzas lietas, kas ir jāizrunā, ja? Tā, tātad, par cik jūs man vienu nodarbību tātad aizgājāt, ja jūs nevarējāt atbildēt, saņemties visu, ko vajag izdarīt, ja? Varbūt mēs varam tad atkarībā no tā nodarbības saraksta, es jums katrā ziņā rakstīšu uz jūsu e-pastiem, es arī paskatīšos un runāšu ar studiju daļu, ja? Bet es domāju, ka jūs varbūt, jo tā ir tāda lielāka grupa, tas varbūt arī vēlami, ja? Kā jums visiem iet ar tām prezentācijām, mehāniku jūs dariet, kaut kas ir izdarīts, ir kādas problēmas ir? Zinu, ka man un manai grupai iet viss it kā normāli. Tad viss kārtībā, tur nav ko satraukties, vienmēr būs kādi, kas kaut ko nebūs izdarījuši, ja? Tātad jāsāk ir atbildēt, lai mēs varam līdz semestra beigām visu izdarīt. Tā, labi, paldies. Tad pirmais plus elektrika tur ir Austris vai nav nevienam elektrikiem vispār šodien ekrāniem pieslēgušies? Ir kāds no elektrikiem? Skolotāji. 4. novembrī mēs aizstāvēsim prezentācijas, ja? 4. novembrī būs visām grupām pēc kārtas jāpieiet pie B1 zālē pie datora, jāparāda visa lielā prezentācija, jāparāda tēzes, kuras jums būs, vai nu jūs būsiet jau izdrukājuši, vai būs pat uz vietas izdrukāsiet bibliotēkā, ja? Tātad jums ir jāzina teksts, jums ir jāmāk stāstīt, ja? Tāpēc, ka laiks iet, laika vairāk būs, mēs par to jau runājām, patiesībā jums bijis vesels mēnesis, tagad ko mācīties, jā. Un tad mēs, protams, sāksim atbildēt, jā, lai varam atbildēt, tāpēc, ka mēs atrodamies novembris un decembra vidū jau faktiski būs sāksies ieskaišu nedēļas vai ieskaišu laiks, kas būs jākārto, un tad būs brīvlaiks nedēļas, un tad būs sesija. Tā ir tāds laiks iet, mums jau neviens neko klāt nevar pielikt, jā, un mēs arī nevaram tur, teiksim, semināru atbildēšanu kaut kādā veidā mainīt, tāpēc, ka tas ir saskaņā ar jūnieku reģistra. Ja tad uz katru nodarbību, kas mums ir praktiskā, pie mums var kāds atnākt un skatīties, ko mēs tur darām. Ja tā, ka vienkārši mācīties tagad to nedēļu, ja? Ja jūs esat 3 cilvēki, tad 4-5 minūtes jau katrs var iemācīties kaut ko runāt. Tie, kas ir pa vienam, tad tiem es teicu, varbūt 10 minūtes tā stāstīšana, ja, bet es arī to informēju sākumā, ka varbūt nevajag ņemt par vienam to tēmu, ka vajag censties par 2 apvienoties labāk, lai var, tā kā mierīgāk būt par to runāšanas darbu. Mums ir jārunā, ja. Tēzes jūs varēsiet turēt priekšā, Tēzes jūs varēsiet turēt priekšā, un tātad līdz ar to, ja tātad būs arī kaut kāds variants, ko jūs varēsiet ieskatīties, bet noteikti nevajag lasīt no prezentācijām, no kaut kādām lapiņām, ja, vai censties šo jautājumu paskatīties. Bet ceturtdien mēs tad to visus jautājumus risināsim, ja, tā. Un mehāniķiem būs atsevišķi no osniekiem, pareizi, ja? Nē, redziet, ir tā. Mums ir 2 nodarbības, ja? Ja, piemēram, elektriķi ar mehāniķi ar tiem osniekiem nevar būt kopā, kaut kādu iemeslu dēļ, nodarbības ir tā, ka mums vajadzīgs laiks, lai atbraukt līdz akadēmijai. Tad mēs paņemsim vēl vienu papildus semināru no 6 līdz 7, cikiem 40 vai cikiem, ja? Cita varianta nav. Es, protams, labprāt gribētu, lai elektriķi ir kopā ar osteniekiem, tā kā viņiem ir ieplānot. Jā, sapratu. Jā. Bet tagad elektriķiem gribēju jautāt, kāda jums ir tā nodarbība līdz 2 parasti? Angļu valoda mehāniķiem līdz 2. Pie kāda pasniedzēja? Pie abiem. Pie abiem, bet kādi ir abi pasniedzēji?
Uzvārds. Buivida, Irmašvili un Kosakovska. Buivide un Kosakovska. Nu, ja mehāniķiem ir Kosakovska, tad acīm redzot, viņas varbūt kaut kā savstarpēji mainās kaut kā tās daļas, ja? Bet elektriķi un mehāniķi kā nevarētu būt kopā, jo ir ļoti liela grupa. Mehāniķi paši par sevi ir liela grupa, un elektriķi arī nav ļoti mikroskopiski. Tad jums notiek tā nodarbība klātienē vai attālināti? Šodien bija klātienē, un laikam nākošais nedēļa arī būs klātienē. Pareizi, tā mēs arī veikamies, jā. Tad, piemēram, jūs varētu nākt, teiksim tā, 2:15 vai arī, man nav nekas pret, teiksim, jūs varat atnākt atbildēt, mēs tiekam ar visu galā un, teiksim, mehāniķi par kādu pusstundu 40 minūtes atpūsties, ja, tātad kaut vai tur bibliotēkā pasēdēt, un mēs varam to visu bez tādiem lieliem starpbrīžiem taisīt, ja, lai nav tur jāsēž un jāpaņem apkārt, ja. Varam arī tā darīt. Tagad, kas tur ir ar tiem osteniekiem? Ostenieki, jūs man pazudāt bijām, jūs mums tur esat jau vai neesat? Jā, es šeit. Nu, tad kāda jums skolotāja vada nodarbību matemātikā? Jā, būs matemātikā pie Vēlēnda. Jums ir Vēlēnda matemātikā? Jā. Un jums nodarbība matemātikā pie viņas notiek attālināti, ja? Principā nē, šodien bija klātienē. Ko viņa teica, nākamā nedēļa arī varētu būt klātienē? Ko jūs darīsiet? Jā, būs klātienē, jo mums būs pārbaudes darbs. Nu redziet, pavisam jauki, ja? Tātad divos teiksiet. Nu tad mēs varbūt varam darīt tā, ka tātad 14:15, ja, es tātad gaidīšu lielajā D1 zālē, ja? Tātad teorētiski varbūt arī tā, ka jūs atnāksiet, nu varbūt viņas visi, bet es piemēram liktu priekšā darīt tā, ka atnāk tātad ostinieki, ja, tātad 1P, ja, jūs varētu būt jūs tāda organizēta neliela grupa, un būtu labi, ja atnāk 1E elektriķi. Bet ja viņi vēl pagaidām nezinu, kā viņi būs ar to angļu valodu, ja, tad mēs sāksim ar ostiniekiem, jūs 2:15 atbildēsiet, nu un tālāk, teiksim, 15:00 mēs organizēti visu darīsim, 15:00 es gaidīšu tātad pirmā kursa, tātad, nu, pieņemsim mehānikus, ja, un 15:30 es gaidīšu pirmā kursa elektriķus. Tā, apmēram pa pusstundai. Es domāju, ka ja mēs visi organizēti, visi būsim iemācījušies un izdarījuši, nu tad varētu būt tā, ka jūs tur kādas minūtes, varbūt 10-15 pagaidīsiet, ja? Piemēram, tur B2 zālē vai arī iesiet tur bibliotēkā, lai nav viens otram uz galvas jāsēž, ja? Nu tā apmēram mēs tad to varam izdarīt, ja? Jo tur jau B1 ir liela telpa, tur var vienā pusē un otrā sēdēt tā, ka jūs tur viens otram īsti tā tūlīt klāt arī faktiski nebūsiet, ja? Tā, tad varbūt mēs darīsim tā, ka 2:15 ostinieki, ja? Pēc 45 minūtēm nāk pirmā kursa mehāniķi un 3:45, ja, tātad nāk pirmā kursa elektriķi. Ja gadījumā pirmā kursa elektriķiem arī ir attālināta nodarbība bijusi, ja, pie pasniedzējas Buļvides, tad es saprotu, ja, tad jūs arī varat nākt uz 2:15, ja, tad jūs varat nākt kopā ar ostiniekiem. Kā jums parasti seminārs arī ir ieplānots? Sapratāt man elektriķi, ja? Jā. Elektriķi. Bet man, ja es nemaldos, elektriķi vispār nav neko teikuši. Kas tad ar mani visu laiku runā? Es taču te visu laiku tasīju, kas ir elektriķiem. Te viens puika runāja ar mani, ja, par Viņš runāja, ka mehāniķiem ir 2 grupas angļu valodā, ka ir mums pasniedz 2 skolotāji. Es tagad nesapratu, jā. Elektriķi vispār mums. Nu, tad šodien elektriķi ir pie lekcijas pieslēgušies. Kāds? Viņi nav pieslēgušies. Kāpēc? Nu, es viņus neredzu. Mēs esam 2-3 cilvēki tikai. 23, jā? Un
katru elektrikiem tā pagaidiet. Ir brīdiņi pagaidiet, es paskatīšos, Tad tas jābūt kā pusstundu uz grupu, ja? 4. Tad iznāk 45 minūtes uz grupu, ja? Jā. Visi jāsagatavojās tā, lai mēs visam iziet cauri, ja? Jākavējās, ja jūs tur sāksiet atkal kaut kādu savu politiku taisīt, tad, protams, es jūs neklausīšos, ja? Tas ir skaidrs, ja? Nevarat sagatavoties, tad nevarat. Ja tā turītās ir piezīmīgi vecākajiem. Viņiem tur bija kaut kāda nodarbība, varbūt viņi vēl paspējuši līdz mājai aizvēt, bet mēs kā pusotru stundu laika deju, man liekas, var jau paspēt aizvēt, paturītās. Jo viņi man atbildēja arī vienu no pirmajiem vispār. Halo? Austri? Austri, sveiki. Te pasniedzēju šim, ko jūs traucējāt. Kur jūs esat? Mēs gribam sākt lekciju, nevienam elektrikiem nav. Aizmirsās. Nu kā mēs, jā, mana lekcija, jo es tieši skatījos, lai visi var paspēt pēc 5:30 aizbraukt jau mājās, ja, jo tur bija kādiem līdz 7:35. Un tad man te visi stāsta, ka neviens elektriks nav pieslēdzies. Jūs e-pastu savus skatāties vai neskatāties? Aizmirsāties, jā? Nu jā, pasakiet, jā, un pieslēdzieties klāt. Labi, pagaidām esam jātā. Nu, viņi nabaga ir tā pārguruši no visa šī, ka viņi tagad ir, šodien viņiem bijusi liela smaga diena, kur visas nodarbības kaut kādā veidā notiek. Arī attālināt, un viņi apskatījās un nepaskatījās, ka jau 6:30, ja, ka jāpieslēgās, ja. Labi, tad varbūt mēs darīsim tā, ja, ka sāksim 2:15, tad, nu, lai atnāk ostenieki pirmie, viņi tādi parasti organizēti, un viņiem tur arī, man liekas, ir mazāk tās grupas, un tad nāciet jau mehāniķi uz 3, labi? Vai bez 15:3, nu, paskatīsieties, ja mēs jau nebūsim pabeiguši, tad drusku pagaidīsiet, bet, nu, tā, lai nav tur jādrūzmējās, labi? Ja? Jā. Tad es rakstīšu tā 14:45. Ja, tātad mehāniku nāk. Jā, mēs būsim. Nu, jā, un tad mēs arī paskatīsimies, kas tur vēl. Mēs tur atstāsim elektrikus kā pēdējos, ja viņi tā kā visu lēnāk ir sapratuši, kā tas tā būtu. Jā, nu labi. Tā, tad, ja kas, tā. Ja nu gadījumā jums tur kādiem kaut kas mainās, vai nu, es nezinu, kas tur vēl var būt kaut kādas problēmas, ja tad rakstiet man vienkārši uz e-pastu, uz murli nerakstiet, tāpēc, ka tur viss ļoti lēni tagad notiek, ja, un es dzirdēju, ka arī biežiem tos materiālus nesaņem uzreiz laicīgi, ja, tāpēc rakstiet man uz e-pastu, es tur visu varēšu kārtīgi sakārtot, vai mēs varam izņemt tos seminārus, un tad skatīsimies, kā mēs tur tālāk, ja, jo laiks iet, bet mēs neko neesam iekavējuši, tā ka viss notiek tā, kā tam ir jābūt, ja? Tā, labi. Tātad, ja tur kāds elektriķis ir pieslēdzies, tad elektriķi jums nākošajā trešdienā, 4. novembrī, ja? Uz semināriem ir jāierodās tātad uz 15:30. Un tur tad semināriem jātieks plāns gatavs jau un tas viss. Ko es tagad runāju? Austris. Austri, nu skaidrs vismaz, jā. Tādi, es te ar vienu it kā elektriķi izrunājos, jā, tādi, ka jābūt plānu vairs tagad nevajag, jā. Tāpēc, ka plāns jau ir tāda lieta, ko mēs esam izrunājuši. Tātad jums vajag uz nākamo reizi, vai nu pa grupām, vai pa vienam, kā jūs tur esat, ja tātad sagatavot pilnībā visu prezentāciju. Tātad visiem slaidiem ir jābūt gataviem. Ja tātad, nu, cik viņi tur būs, tik, tad arī mēs redzēsim to laiku. Bet jums ir jāgatavojas tā, lai būtu, no apmēram, teiksim, no 15 līdz 20 minūtēm runāšana par šiem slaidiem. Ja? Tālāk jums ir jāsagatavo tēzes. Nu, kā es pagājušajā reizē ieteicu, 5 līdz 6 tēzes. Ja? Tas ir tāds ideāls variants, ja, būtu labi, ja jūs jau tās tēzes turētu sev rokā, un arī grupas biedriem varētu izdalīt, vai viņi var jūs klausīties un kaut ko pierakstīt par jūsu stāstāmo, ja. Lūk, un arī jūs paši varēsiet ieskatīties tēzēs stāstot, ja, bet neko citu vairāk turēt nevajag. Tā ka
Nu, tagad ir bijis gan rīzai mēnesis laika, lai jūs varētu materiālus samācīties. Nu, līdz nākamajai nedēļai mācieties, jā, lēnām, prātīgi, nekur nav jāskrien pa galvu pa katru, bet, nu, tekstu vajadzētu zināt jau no galvas, jā. Cikos bija? Nu, ir tā, pa cik jūs mums nepieslēdzāties ātrāk, jā? Es gribēju pajautāt, Austi, kas jums ir līdz 2 elektrikiem? Šodien līdz 2 bija darba aizsardzība. Tas ir pie Baholdinas, jā? Jā. Nākošajā nedēļā jums arī būs darba aizsardzība vai nebūs? Nākošajā nedēļā mums ir siltumtehnikā. Aha, siltumtehnika, bet siltumtehnika notiek attālināti vai klātienē? Klātienē. Nu tad ir lieliski, jā? Tad iznāk tā, ka jūs 2 pabeigsiet, jā? Nu, iznāks tā kā mazliet pagaidīt, jo mēs, kamēr te jūs nebijāt, sadalījām jau to čādu, ja? Tad 2:15 nāks ostiniecis, ja? 2:45 nāks mehāniķi. Un tad jūs varētu nākt pēc 45 minūtēm 3:45. Tad iznāks, ka jums starp to lekciju, kas beigsies 2, būs apmēram 1,5 stunda laika. Nevajadzētu nākt uz D1 un tur drūsmēties. Vislabāk būtu, ja jūs būtu, piemēram, vai nu kaut kur kopīties, kur jūs tur dzīvojat, ja, vai varbūt, teiksim, jūs varat bibliotēkā pabūt, vai D2 zālē, tai pašā mājā, kur mums ir lekcija, ja? Bet, nu tā, lai mēs viens otram uz galvas tur nesēžam, ja? Lūk, un tad es 3:45 jūs noklausīšos tā, ka mēs neiekavēsim neko, bet, kā jau es teicu, ja, tātad, nu, laiks tagad nav tik ļoti labvēlīgs, lai mēs tur lielās bla, 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 pļāpāšanās ieiet iekšā. Maksimāli sagatavojiet savu tēmu, lai var parādīt visu prezentāciju, lai es var redzēt tēzes, ja? Un tātad noteikti arī noklausīsimies kādu tēmu, jau tā, lai mēs varam arī sākt to lielo atbildēšanu. Ja? Tātad, nu, tas man būtu tāds rekomendācija ieteikums, ja? Jo laiks nav daudz palicis, ja? Sapratāt mani. Tad, ja jums gadījumā nu, ir tā, ka 2:5 jūs pabeidzat, jums pavisam nav kur palikt, tad nāciet, protams, uz to D1 zāli, gan ja es jūs kaut kur tur nolikšu, ja, vai jūs sēdēsiet pašā zāles galā, nu, lai nav tā, ka grupai tur sēž pilnīgi visu. Bet teorētiski es jūs klausīšos no 3:45. Ja, Austra, sapratāt? Jā, sapratām. Labi, nodošu arī pārējiem kursbiedriem. Es jums jau arī uzrakstīšu vēl, teiksim, uz e-pastiem. Ja, jo es teicu, ka Moodlē neko daudz rakstīt nevajag, tāpēc, ka tas serveris lēni strādā un neaiziet tās ziņas tajā reālajā laika režīmā, ja? Jo es jums arī tur saliku informāciju pirms 2 dienām iekšā, un šodien no rīta skatījos, neko tu neredzēju, tad beigās jau parādījās, ka Zoomā būs, ja? Labi, un tad, ja jums ir kādi jautājumi man, ja, tad nekautrēties, mierīgi rakstiet man uz e-pastu, uz to, no kur es jums parasti sūtu visas ziņas, es jums visiem atbildēšu, ja? Bet, nu, tagad orientējamies, ka 2:15 es būšu D1 zālē 4. novembrī. Un mēs tātad sāksim skatīt mūsu seminārus. Pirmie nāk ostinieki, 2:45 nāk 1. kursa mehāniķi un 3:4 nāk 1. kursa elektriķi. Bet, lai mēs organizēti varētu visu izdarīt, vienkārši sagatavoties, ja, lai nav tādas liekas runāšanas. Visu, ko jums vajag noskaidrot, jūs nedēļas laikā varat man individuāli grupas sarakstīt, vai katrs individuāli varat uzrakstīt savu jautājumu, varat arī apsūtīt prezentāciju, lai es apskatos, vai tēzes var apskatīties, tā, lai man ir jau priekšstats un arī jums būtu sirds mierīgi, ka viss ir pareizi izdarīts. Ja, to es labprāt līdz 4. novembrim tātad nokonsultēšu, ja, attālināt. Ja jums gadījumā ir vajadzīga kaut kāda neliela konsultācija, arī mierīgi uzrakstiet, es jums uztaisīšu Zoom linku, uz pusstundu mēs mierīgi varam pieslēgties un paskatīties, ja, tātad kas tur ir jādara, ja? Tā, labi. Tātad šodienas mūsu tēma ir tvaikoņi, ja? Mēs ar jums iepriekšējā pirms vēl nedēļas runājām par kanāliem, tad iepriekš runājām par izcilākiem buriniekiem. Un tagad mēs nonākam līdz tvaikoņiem, ja? Tātad kā jūs redzēt, ja, tad sākot faktiski ar 17. gadsimtiem kuģbūvē notiek ļoti daudzas tādas būtiskas pārmaiņas, ja. Nāk jauni tvaikoņu un kuģu burinieku tipi,
tas viss ir saistīts ar ekonomikas attīstību, ar to, ka intensīvi tiek apgūtas kolonijas, intensīvi valstis cīnās par ietekmi, un līdz ar to mēs arī mierīgi varam teikt, ja, ka 17., 18., 19. gadsimts parāda, ja, to, ka jūrniecība, ja tātad jūras transports, to valstu ekonomikā, kas ir pie ūdeņiem, ja, un kas aktīvi izmanto šos pārvadāšanas ceļus, ļoti strauji dinamiski attīstās. Tāpēc mēs lieku reizi varam apgalvot, ka šī jūrnieka profesija gan vēsturiski, gan arī mūsdienās ir viena no tām, kas praktiski nav saistīta ar tādām lielām nelaimēm kā bezdarbs, kaut kādas krīzes vai vēl kaut kas. Ja? Tātad šajā profesijā un šajā nozarē vienmēr lielāks vai mazāks, bet attīstības process notiek. Un to mēs skaidri redzam, runājot gan par burvnieku, gan par kanālu būvu, un tad šodien arī par tvaikoņiem. Ja? Tātad, tvaikoņi parādās kā tātad kuģa modelis jauns, apmēram tātad 1 gadsimtu vēlāk, salīdzinot ar pārmaiņām burvnieku būvē, un tas viss ir vistiešākā veidā saistīts ar tātad to, ka tiek zinātniski uzbūvēts jauns dzinēja tips, ja, tātad tvaika dzinējs. Ja. Mēs parasti viņu saistam ar tādu Džeimsu Vatu, Vats, ja, kā mēs arī šeit redzam, ja, kas šo tvaika dzinēju ir gan izgudrojis, ja, kas varbūt ir viena lieta, bet viņš ir arī viņu realizējis, ja, tad viņš ir arī viņu uzbūvējis. Iznāk tā, ka vispār 18. gadsimtenī arī tie, kas šo tēmu gatavos savam semināram, jūs redzēsiet, ja, kā pie jaunā dzinēju modeļa strādā ne tikai Anglijā, bet strādā arī Amerikā, strādā arī Krievijā, kā jūs šeit redzat, no 2. pozīcijā esmu uzrakstījusi, ja. Un arī tātad vēl citur Eiropā interesējās, ja, par šīm iespējām, jo tā parasti ar izgudrojumiem notiek. Ja, tātad pienāk tāds brīdis, kad pētnieki, kas strādā šajā kādā konkrētā jomā, viņi saprot, ka jā, tā ir aktualitāte, šis jautājums ir jārisina. Tad viņi sāk risināt, un iznāk tā, ka viss notiek tā paralēli. Ja. Un, protams, jaunajos laikos svarīgi bija arī darīt zināmu, ka ir kaut kādi rezultāti. Un mēs šodien to saucam par patenta saņemšanu, ja? Vēsturiski to sauca par izgudrojumu pieteikšanu. Iznāca tā, ka pirmais savu izgudrojumu pieteica tiešām Džeims Vats 1769. gadā, tāpēc faktiski visās grāmatās arī runā par viņu, kā tvaika dzinēju izgudrotāju un tā. Mums ir 10 minūtes, pēc tam mēs vēl viensim to nākamos 2 pieslēgumus. Skatīsimies, kā tur iet uz priekšu, ja? Lūk, bet faktiski tātad daudzi pētnieki arī saka, ka piemēram Krievijā tādi ir Polzunovi, ja, tie 2 brāļi, kas arī strādājuši šajā jomā, ka viņi arī faktiski vēl kādu gadu pat ātrāk ir jau šādu tvaika dzinēju uzbūvējuši, bet ņemot vērā Krievijas attīstības īpatnības, ja, viņiem nebija tādas iespējas pieteikt šī tvaika dzinēja esamību. Ja, tāpēc par viņiem mēs tikpat kā neko nerunājam tādā starptautiskā jomā, ja, bet neapšaubāmi pētniecībā tā ir, ja, kad pie vienas problēmas strādā paralēli daudzi, un tad ir tie, kas tā kā ātrāk kaut kādu rezultātu iegūst. Ja, un tad viņi arī saka, lūk, mēs esam jau sasnieguši kaut kādas lietas. Kas bija pirmais tvaika dzinējs? Mehāniķiem te nav jāstāsta nekas, ja, elektriķi arī noteikti daudz ko var paši jau saprast un zina, ja, ņemot vērā jūs izvēlēto studiju specialitāti un noteikti arī intereses, kādas ir agrāk bijušas. Tagad mums ostaniecis ir meitenes, ja. Tad tvaika dzinēju sākumā bija vairāk problēma nekā labuma. Patiesībā daudzi saprata, ka tas ir kaut kas tāds ļoti noderīgs, bet cik noderīgs un kā viņu padarīt īpaši noderīgu. Jo redziet, tvaika dzinējiem sākumā bija vienas
lielas problēmas, kuras nezināja īsti kā atrisināt. Viņš darbojās, viņš ražo to enerģiju, bet viņš nav hermētisks, ja? Un tā enerģija iziet visa ārā, lielākoties gaisā, faktiski liederības koeficients bija ļoti neliels. Tas ir pirmais. Otrais, kā viņi darbināt? Tātad ļoti daudzi uzskatīja, ka laika dzinēju darbināšanai vajadzīgas ogles. Tas arī bija diezgan pareizi, bet viņam vajadzēja ļoti daudz to ogļu. Tagad ir jautājums tāds, jums vajag pārvadāt kravu, tad kur tai kravai būs vieta, ja mēs runājam par kuģi. Tad uz kuģa būs liels ogļu daudzums, ko jūs sadedzināsiet, jūs ar to kuģi tiksiet uz priekšu, bet kravai tās vietas neiznāk. Tāpēc patiesībā pret laika dzinēju un tā izmantošanu kuģbūvē ļoti daudz izturējās ļoti skeptiski, sakot, ka varbūt kaut kādai nozarei ir noderīgs, ja? Bet tikai ne jūrniecībai, ja, jo šeit ir ļoti daudz tā saucamā neliederīgā tēriņa vai neliederīgās lietas. Un tāpēc neviens nesteidzās uzreiz šo laika dzinēju uzlikt uz kuģa. Ja? Bet viens no tādiem pirmajiem pionieriem, kā jūs redzat, ir Roberts Fultons, ja? 1807. gadā. Formāli, jā, viņš ir kā amerikāņu izcelsmes, ja, bet cik tā visa Amerikas būšana ir ļoti ciešā mērā saistīta ar angļu izceļotājiem, un tas tiešām ir tas laiks, jo tikai pirms pārdesmit gadiem, 18. gadsimta beigās, angļu kolonijas Amerikas kontinentā 13 kolonijas un 13 štati ieguva neatkarību vai pasludināja savu neatkarību, tad viņi cīnījās ar to Angliju. Faktiski Roberts Fultons ir bijis gan Amerikā, gan arī Anglijā, bet tas, ko viņš izdarīja, ja, tas tiešām ir noticis Anglijā. Ja. Viņš izmantoja laika dzinēju un uzbūvēja nelielu kuģīti ar nosaukumu Clermont, un šis kuģītis tad arī tiek uzskatīts par tādu pirmo paraugu, ja, ko varēja demonstrēt ar šo jauno dzinēju. Pēc būtības arī Fultons saskatīja tur ļoti daudzas tādas riskantas lietas, ja, nevajadzīgas, nederīgas, bet tomēr viņš neatlaidās no savas ieceres, ja, un viņš arī viens no tiem, kas ir būvējis pirmo zemūdenes prototipu, ja, tātad arī izmantojot laika dzinēju, ja, bet tātad viņš ir tas pionieris, kas uzlika tvaikoņa dzinēju vai tvaika dzinēju tātad uz šī upes kuģīša. Jāsaka tā, kā kuģojot pa upi ar Clermontu, nekādas lielas problēmas nebija, jo pirmkārt klimats pilnīgi savādāks, ja tas nav okeāns, kur ir visu laiku jācīnās ar vēju no vienas puses un otras puses, pa upēm parasti neved nekādas lielās kravas. Tāpēc daudzi uzskatīja, ka šis Fultona eksperiments ir beidzies ļoti veiksmīgi. Tālāk mēs šeit redzam, ja tātad 1819. gadu, kad tika uzbūvēts tvaikonis, ja, ar nosaukumu Savanna, un šis tvaikonis ir pirmais zināmais un arī reģistrētais, ja, tātad, kurš šķērsoja tātad šo Atlantijas okeānu. Faktiski tas ir bijis milzīgs sasniegums, jo pirmo reizi tiešām viss ceļš tika šķērsots tikai un vienīgi ar laika dzinēju palīdzību. Kāpēc es to saku tā pirmo reizi? Lieta tāda, ka uz pašas Savannas nebija tikai laika dzinējs, ja, bet bija arī buras. Tā, ka vajadzības gadījumā, ja, piemēram, ar tvaikoņu kaut kas būtu noticis tieši ar šo dzinēju, viņi noteikti izmantotu buras, un, piemēram, atsevišķi pat pētnieki saka, kas ir izpētījuši šo Savannas ceļu, ka Savanna ir izmantojusi gan, ja. Un tieši tāpēc arī viņai vispār izdevās šķērsot šo Atlantijas okeānu,
jo diez vai viens tvaika dzinējs to arī būtu nodrošināt. Nu, tur ir daudzas diskusijas, bet oficiāli tomēr tātad šo savāņu uzskata kā pirmo. Tad 19. gadsimta sākumā, lai kaut kādā veidā pārlauž šo neticību tvaika dzinējiem, jo viņš neekonomisks, ja, tātad prasa ļoti lielus papildu, tātad dažādas izmaksas. 19. gadsimtenī atsevišķas valstis, Amerika, Francija, Anglija, ja tātad iesaistījās tādās diskusijās un tika nodibināta tā saucamā balva, jeb zilā lenta. Tas ir kuģim, kurš šķērsos visātrāk Atlantijas okeānu. Nu, sākumā pat netika teikts, vai tad ir jābūt buriniekam vai tvaikonim. Runa bija par to, ka iziet no viena kontinenta un nonāk otrā kontinentā. Un kurš to izdarīs visātrāk? Tas arī saņem šo zilo lentu. Lai saprastu tādas balvas saņemšana, piemēram, 19. gadsimtenī, nozīmē to, ka kompānija, kas šo kuģi būvēs, ja, būs viena no flagmaņu kompānijām, kas vispār būvē šos jūras transporta līdzekļus. Ja, tā ir pirmā lieta. Un otrā lieta, tas arī būtu liels tāds, mēs varam teikt, pievilcīgs aspekts, ja, ka lūk, ja tas būtu tvaikonis, ka lūk, tātad tvaikoņi ir ātrāk par buriniekiem. Ja, tātad, tas arī bija vēl kāds jautājums, par ko daudzi šaubījās. Ja. Bet bija vēl viena lieta, tātad, kas arī uz šī tvaikoņa bija problemātiska redzēt. Uz tvaikoņa sāk izmantot diezgan daudz dažādas dzelzs konstrukcijas. Ja. Tātad nav runa par to, ka būvē visu kuģi no dzelzs, ja, bet ir dzelzs konstrukcijas. Un tie, kas bija ilgstoši strādājuši uz kuģiem, viņi atklāja vienu lietu, par ko viņi arī teica, ja, ka navigācijas ierīces, konkrēti visbiežāk tika runāts par kompasu, tad nestrādā. Un viņi teica, ka viņi domāja, ka tas ir saistīts ar pašu dzinēju, ja, kad dzinējs tātad negatīvi ietekmē navigācijas ierīču darbības precizitāti, ja. Pēc tam ar laiku nonāca līdz atziņai, ka tās ir faktiski metāla konstrukcijas, kas izraisa šo deviāciju, ja? Un tāpēc bija kaut kādu pāris gadu laiks, kad visi atradās atkal tādās pārdomās, vai vispār vajag tos tvaikoņus būvēt, jo, protams, jūs jau varat uzlikt tvaika dzinēju arī uz koka korpusa, bet tā problēma ir tāda, ka uz koka korpusa tātad tvaika dzinēja darbības rezultātā ātri rodās šūju dehermetizācija, un tātad sākās arī ūdens ieplūde kuģī, ja? Jo tvaika dzinējs izraisīja ļoti lielu, mēs varam teikt, tādu vibrāciju, ja? Kas, teiksim, kokam bija nepanesams. Ja? Tāpēc bija tādas domas, kā labāk no tā tvaika dzinēja ir jātiek vaļā, labāk būvēt koku kuģus, tas ir praktiski pārbaudīts, ja? Tas ir
Palēnām pieslēgsies, jā. Un tātad tikai 1822. gadā tiek uzbūvēts pirmais tvaikonis ar dzelzs korpusu, ja, kurā pilnībā tiek izmantotas dzelzs konstrukcijas. Ja, un no šī viedokļa raugoties, ja, tātad tas ir tāds faktiski milzīgs arī izaicinājums kuģbūvē, ja, jo tagad visi saprot, ka galvenais ir nevis tik daudz tātad domāt par šo tvaika dzinēju, jo tagad visi apmēram saprot, kā šo tvaika dzinēju vajag izmantot uz kuģa, ja, un ko viņš var vispār dot. Bet tagad ir jautājums tāds, kā risināt šīs tātad navigācijas ierīču novirzes problēmas, ja? Tā. Tātad 19. gadsimtenī, kā mēs redzam, ja tātad tiek uzbūvēts pirmais Klermontiņš, ja, kas ir tā kā tāds paraugs, ja, un viņš arī kalpo kā tāds piemērs, ka tāds kuģis var būt. Tad tiek uzbūvēts kuģis Savana tvaikonis, ja, kas arī šķērso Atlantijas okeānu, šietam veiksmīgi šķērso, kaut kam daudz arī atzīst, ka viņš ir izmantojis arī būras diezgan daudz, ja, un saskaroties ar šo navigācijas ierīču noviršu problēmu, ja, un koka korpusa sūces problēmu, tiek nolēmts uzbūvēt kuģi pilnībā ar dzelzs korpusu, un tas arī notiek 1822. gadā. Jāsaka, ka tvaikoņu būvē priekšplānā izvirzījās Anglija. Ja, viņa tiešām tika uzskatīta par tādu flagmaņu valsti, valsti, kas var nodrošināt ļoti daudzas, teiksim, lietas, kas ir vajadzīgas kuģbūvē. Ja? Tā. Nākamais mūsu slaids. Ja tātad tā, es salaidu priekšā. Tā, un tālāk jau 19. gadsimta 70. gados, ja, tas ir kādi pārdesmit gadi vēlāk, tvaikoņu būvē sākās specializācija. Tad atklājās, kā ar tvaikoņiem ir labāk transportēt nevis visas kravas pēc kārtas, bet kravas, kas rada lielas problēmas koka korpusiem. Tas ir koka korpusu tajās rūmēs, ja piltnēs, ja parasti viņi ieēdās koku materiālā, ja tātad diezgan grūti ir tātad nodrošināt šo kvalitāti, tīrību, tā elementāri runājot, ja, un tāpēc sāka būvēt sauskravas tvaikoņus rūdas transportēšanai, atkal, protams, tā bija Anglija, ja. Tālāk 10 gadus vēlāk sāk būvēt kuģus, un te ir patiešām ļoti interesanta lieta šķidro kravu pārvadāšanai, ja. Tas ir tie bija tie pārvadājumi, kas bija saistīti ar, teiksim, minerālu mēsliem, jo lauksaimniecības strauji attīstījās. Tāpat, piemēram, tie bija pārvadājumi, kas bija saistīti ar tātad dažādām degvielu, teiksim, varam teikt, izejvielām, ja, ko vajadzēja Eiropas valstī. Tā kā tvaikoņu būve, viņa nav viss, teiksim, tik ļoti, mēs teikt, universāla bijusi, ja, bet viņa tāpat tiek dažādu noteiktu kravu pārvadāšanu. Faktiski tas ir tāds arī pirmais specializācijas paraugs, ja, un pašās 19. gadsimta beigās tvaikoņiem sāk arī uzticēt pasažieru pārvadājumus, jo tas ir viens no tādiem kravas veidiem, kuram ir savas prasības, ja tātad kvalitātes prasības, un, protams, ka ilgstoši pasažieri neuzticējās tvaikoņiem, bet 19. gadsimta beigās, redzot šos lielos komfortablos pasažieru lainerus, protams, cilvēku domas mainījās, ja. Jāsaka, ir tā, ka pašās 19. gadsimta beigās Lielbritānijā uzbūvē arī pirmo kuģi ar tvaika turbīnu, ja, tas ir atrisināja arī daudzas tvaika dzinēja paša darbības kvalitātes jautājumus. Ja? Tā, ka tas bija tāds ļoti veiksmīgs tvaikoņu attīstības posms tieši šī 19. gadsimta otrā puse un beigas. Ja? Tā. Šeit ir daži tādi attēli, ja, kur mēs redzam tādu konstrukcijas paraudzību. Ja? Faktiski, ja tātad tvaikoņu būvē izmantoja burinieka korpusu, ja, bet tikai viņu piepildīja jau ar tvaika dzinējiem, ja tātad nepieciešamajām, teiksim,
tilpnēm vietām, ja, kas arī tātad šo kuģa konstrukciju drusku mainīja. Ja? Nu, mēs šeit redzam, ja tā mums ir kaut kāds dušprits priekšā, ir pie kaut kādas buras var uzlikt virsū, ja tā bija arī. Tātad iznāk, kā tas kravas telpas vietas samazinās, ja? Un šeit mēs vēl arī redzam pirmajiem šiem tvaika dzinējiem, un patiesībā 19. gadsimta tā bija parādība tāda arī vispārēji, ja? Tātad tie stūres lāpstiņi lika klāt vēl arī tādu stūres lāpstiņu ratu, ja? Tas nozīmē, ka šis rats griezās un tātad lāpstiņas attiecīgi saskaroties ar ūdens virsmu, vēl piedeva klāt, ja tātad zinām, nu, teiksim, papildus pātrinājumu impulsu, ja, lai šis tvaikons varētu vēl ātrāk doties uz priekšu. Tā. Jā, un tad arī vēl 19. gadsimtenī bija problēmas arī ar tādu, nu, faktiski jēdzienu lietošanu. Ja mēs lasām šī 19. gadsimteņa materiālus, tad visbiežāk mēs redzam nevis jēdzienu tvaika dzinējs, bet tiek runāts par tvaika mašīnu. Un šodien mēs sakam, jā, tāds ļoti vispārējs apzīmējums, ja? Jo faktiski tas tvaika dzinējs arī tātad savā attīstībā gāja, nu, lēnām, bet tomēr arī evolūcionēja uz priekšu. Ja? Tā kā lasot literatūru, īpaši tie, kas varbūt gatavo semināru materiālu, arī aicinu pievērst tam, ja, ka visu laiku jūs lasīsiet par kaut kādu tvaika mašīnu, ja? Lūk tā. Bet ar to tātad arī saprot šo tvaika dzinēju. Tā. Nu, tātad šeit ir tāda neliela schēmiņa, kas, protams, atkal mūsu mehāniķiem un elektriķiem ir absolūti pazīstama. Te neko viņi jauna nevar saskatīt, ja? Nu, tā ir lūk šī tvaika dzinēja, tvaika mašīnas, tātad uzbūve, ja? Tad lūk tādu arī visu viņi centās 19. gadsimtenī ielikt iekšā uz kuģa, ja? Tas arī bija tas jautājums, kāpēc bieži vien pasažieri, tas ir bieži vien kravu pārvadātāji saskārās ar problēmu, ja? Kur tad es izvietošu savu kravu, ja? Bet nu, kaut kādas iespējas to samazināt vai kaut kādā veidā tātad izmantot telpu efektīvāk, nu tajā laikā nestādījās priekšā. Protams, tas ir šodien tāds mūsdienu jau, teiksim, dizains, ja, bet tajā 19. gadsimtenī, nu, lielā mērā arī tas pamat elementu klāsts bija tāds pats, ja. Tā, nu, šeit ir vēl viens tāds attēls, ja, kas arī bija tipisks 19. gadsimteņa uzbūves, teiksim, uzņēmumiem. Tā. Jā, nu, tātad šeit par šo Klermontu vēl nedaudz, ja tātad ir arī tātad pastāstīts, ko mēs jau šeit ņēmām. Es viņu atstāju, es neņēmu ārā no šiem slaidiem, jo varbūt, ka arī jums, teiksim, gatavojot savus seminārus, es varu kaut kas tāds noderēt, ja, teiksim, ko jūs varat izmantot, ja? Tā, nu tātad šeit ir arī šīs Fultona pirmās tātad tvaikoņu laivas, šīs Klermonta, nu tāds schematisks zīmējums, ja tas nav rasējums, bet tas tāds schematisks zīmējums, ja tātad kāda viņa izskatījās, ja, un tātad kā visas šīs jaunās konstrukcijas tika novietotas. Tā. Un šeit ir visbiežāk sastopamais šīs tātad Klermonta vizuālais attēls, ja. Kā mēs redzam, ja tātad vietas, kur var atrasties cilvēki vai vispār kravas, un šeit ir ļoti maz, ja, bet tāda bija šī Klermonta, ja, tāpēc arī tas bija sasniegums, ja, kad tas kuģis peldēja, bet, teiksim, tādā ziņā, ka mēs varētu teikt, ja tagad ir iespējas lieliski pārvadāt daudz kravas ar labu ātrumu, tas, protams, ka liek par to neliecināja, ja? Tālāk. Jā. Nu, tātad, te vēl ir zināmi materiāli par šī Klermonta tipa laivas, tātad izmantošanas iespējām, ja? Nu, būvējot līdzīgas laivas, un viņas tika būvētas daudz, jā, tiešām arī bija bieži vien nosaukums šī tvaika laiva, ja, nu, tika panākts diezgan labs korpusa tāds izaugsmes rādītājs. Tātad korpusa garums bija 46 metri, varam teikt, gan 50 metri, ja. Un tātad šī laiva tātad parasti kursēja tādā maršrutā pa Hudsona upi, ja. Noteiktā maršrutā tātad New York, Albānija, ja tātad lūk, tas arī bija tāds ļoti labs rādītājs, ja. Kā tātad, nu, tika uzskatīts, ka sasniegtais ātrums, kā jūs redzat, 9 km/h, kas, protams, šodien liekas
absolūti, teiksim, tāds kurjos, ja, ka tas ir labs priekš šāda dzinēja un vispār priekš šādas laivas, ja, tā kā to tad arī šeit mēs varam saskatīt. Tā. Nu, jāsaka, ka pats Fultons nospēlēja arī milzīgi lielu lomu tieši šo tvaika dzinēju izmantošanā kuģbūvē, ja, jo viņš bija tiešām viens no zinošākiem no vienas puses, un otras puses viņš bija pats absolūti pārliecināts, ka tam ir nākotne. Tāpēc daudzu valstu valdnieki viņu aicināja pie sevis, tātad viņš viņu stāstīja, izklāstīja. Nu, te ir viena tāda interesanta lieta. Fultons viesojās arī Krievijā. Tātad viņš saņēma uzaicinājumu no Krievijas cara Aleksandra I. Un viņš tātad arī ir strādājis Krievijā. Ļoti daudz avoti saka, ka viņš ir saņēmis monopolu tieši uz tvaika kuģu būvniecību Krievijā, ja, kas ir ilgs apmēram 15 gadus, tad tas ir ļoti liels laika posms, ja. Bet daudzi pētījumi arī raksta par to, kā faktiski Fultonu uzaicināja tāpēc, lai varētu arī pašas Krievijas šo pētnieku, šo Polzunovu atklājumu, tātad virzīt uz priekšu un izmantot kuģbūvē, ja, jo Fultonam bija milzīga autoritāte un viss, kas bija ar Fultonu saistīts, automātiski tika pozitīvi novērtēts. Tāpēc daudzi saka, ka piemēram Aleksandrs I ir rīkojies tā diplomātiski rūpīgi, ka Fultons patiesībā formāli kaut ko parakstīs, bet patiesībā faktiski, kā Krievijā nemaz nekad nav bijis un nekur nav strādājis. Tos paši Krievijas inženieri veikuši, bet nu šajā Fultonu uzvārdā izsakā. Nu, varbūt, ka tas tā arī ir, varbūt arī nav, bet ir vēl viena lieta, kas ar Fultonu darbību noteikti ir saistīta, tas ir. Fultons ir viens no pirmajiem, kas saka, ka tvaikoņi, tas būs nākotnes karakuģis, ja? Jo, protams, burinieku izmantošana kara operācijās bija pazīstama, ja? Un tas bija arī ļoti perspektīvi un arī produktīvi, ja tā drīkstētu teikt, ja? Bet, protams, buriniekiem ir daudzas problēmas, ja tātad tieši navigācijas jautājumu risināšanā kara apstākļos, teiksim, vai tā būtu upe, ezers vai jūra, ja, tātad šie manevri, ja tātad arī šie lielgabalu izmantošana ir grūta, tad tvaikonim lūk šāda problēma vispār nepastāv, ja, viņš var mainīt virzienu, viņš absolūti ir neatkarīgs no laika apstākļiem un patiesībā laika apstākļi kvalitatīvu tvaikoņu darbību visai maz var ietekmēt, ja, tātad lūk, tāpēc Fultons ir arī nodarbojies ar kara kuģu būvniecību. Tā, nu šeit tātad ir vēl viens upju kuģis, ja, tātad Delta Queen, ja, tātad, kas arī ir izmantots kā pasažieru kuģis. Nu šeit mēs redzam šo tipisko rūku, redziet, tātad lāpstiņas, jeb ratus klāt, ja, kas tātad palīdzēja iegūt šo papildus ātrumu, jo ar vienu stūres lāpstiņu tika uzskatīts, ka tas ir, nu teiksim, vai dzenskrūve tajā laikā vēl tik efektīvi nebija. Tātad, ka tas ir labāk, teiksim, ja šādi ir akti. Protams, tas bija apgrūtinoši, ja, piemēram, nācās peldēt par kaut kādu arī, teiksim, blīvu ūdens tilpni, piemēram, kur varēja būt kaut kādi tātad saugumi, ja, teiksim, zālāji, kas, protams, bija tad bīstami, ja, tā kā īsti, teiksim, droši tas nebija, bet, nu, tas risinājums bija tāds, kāds mēs redzam. Tālāk, nu, tad par salām mēs jau runājām, ja, tātad, lūk, un ir šeit trešajā pozīcijā pieminēts vēl viens kuģis Sirius, ja, kurš arī līdzīgi kā Savanna veica transatlantisko pāreju no Īrijas pilsētas Korkas uz Ņujorku. Ja. Nu, tiesa gan, šeit ir gads jau cits 1938. Ja. Tas ir tāds nu, jau nemierīgs laiks Eiropā un ar šo 1819. Gadu. Tātad te ir milzīga tāda, nu, mēs varam teikt arī, kā saka, nu, laika robeža. Bet faktiski šis Sirius tiek uzskatīts kā viens no tādiem, nu, vistiešākajiem, ja, šīs Savannas darbības turpinātājiem, ja, jo visiem bija skaidrs, ka tvaikonis sev var parādīt nevis peldot pa upēm un ezeriem, bet tikai uz lieliem pārgājieniem. Tur viņš var attīstīt ātrumu, viņš var parādīt visas savas priekšrocības, kādas viņam neapšaubām ir, salīdzinot ar koku buriniekiem. Ja, tāpēc, piemēram, Sirius visi piemin un saka, ka tas ir bijis viens no veiksmīgākiem
transatlantiskajiem tvaikoņiem, kas strādāja ļoti efektīvi, uzrādot ļoti labu ātrumu. Tātad, es šeit arī prezentācijā esmu ielikusi iekšā materiāls, kurus mēs varam izmantot kā tādu, veiksmīgu piemēru, ja? Šeit mēs redzam šī Sīriusa ienākšanu, ja tātad ostā, ja, tad ļoti iespaidīgs kuģis, ja tātad absolūti nesalīdzināmi lielāks par jebkuru burinieku, tad arī ļoti vizuāli pievilcīgs. Tālāk ir kuģis, ko mēs esam pieraduši tātad vērtēt un saukt divos vārdos, ja. Ļoti daudzos avotos runa ir par kuģa nosaukumu Lielie Austrumi, ja. Un ļoti daudzos avotos runa ir par šo anglisko nosaukumu, ja, ko mēs arī bieži lietojam, ja, bet faktiski tie, kas pēta šī kuģa darbību, viņi saka, ka runa ir par vienu un to pašu kuģi, ja. Tiek uzskatīts, ka šis kuģis ir viens no veiksmīgākajiem, ja, tātad būvniecības piemēriem, kas ir realizējis pasažieru pārvadājums pāri Atlantijas okeānu, tātad tieši pasažieru pārvadājums. Tātad viņam ir bieži vien tātad šīs eksploatācijas laikā veikti dažādi labojumi, ja tātad ir arī bijuši piemēri, ja, kad, teiksim, kompānijas viņu izīrē vai teiksim, tātad piedāvā traktēšanai kādai kompānijai, tāpēc nereti viņam arī nosaukums ir tā kā pamainījies atkarībā no tā, vai kompānijai gribējusi šo veco nosaukumu izmantot vai nav. Šeit mēs redzam American Queen, ja tātad šo nosaukumu, ja, bet, tas ir tā šī kuģa, tāds modelis vistipiskākais, ja, ko mēs visbiežāk arī redzam arī dažādos tātad šajos bukletos, ja, kas arī popularizē un aicina izmantot šo kuģu pārvadājumu. Ja. Ir tā, šis kuģis ir pēc saviem izmēriem uzskatīts tātad garumā, tātad faktiski līdz pat 19. gadsimta beigām, ja, kā lielākais kuģis pasaulē. Tai pašā laikā tie, kas ir bijuši varbūt tādi skeptiski par tādu milzeņu darbību jūrā, viņi ir sākuši arī pētīt, vai tam kuģim nav bijušas kaut kādas, teiksim, problēmas arī eksploatācijā, ja? Un atklājās, ja, ka patiešām šim kuģim ļoti bieži ir bijuši tādi grūtību laiki, un tāpēc šim kuģim nāca līdzi vēl viena tāda, teiksim, piezīme, ka tas ir nelaimes tvaikonis, ja? Tātad, jo viņam tiešām regulāri kaut kas atgadījās. Tai pašā laikā viņš visu laiku palika eksploatācijā tātad, kā, teiksim, veiksmīgs, ja, peļņas avots. Pirmais, ja, kad šo kuģi vajadzēja ielaist ūdenī, tad izrādījās, ka nevienam nav īsti tātad bijis priekšstata par to, kā kuģi ar tik lielu korpusu nevar ūdeni ielaist, izmantojot tikai vinčas, ja. Tāpēc nācās gaidīt tātad būtisku plūmmaiņu, ja, tātad ūdeņu zonā, ja. Līdz ar to kuģi bija vēl viens tāds neoficiāls nosaukums Leviatāns, tas ir milzīgs, mitoloģisks, ja, bet tātad, tad, kad šis tvaikonis vairākas reizes arī pie nolaišanas ūdenī, ja, tātad noslīdēja uz zemi, ja, pie kā viņš arī apskādēja citus kuģus saduroties ar citu kuģu korpusiem, ja. Vienreiz tam uzsprāga katls, ja. Tātad tālāk bija arī problēmas ar šīm glābšanas laivām, jo, piemēram, kapteinis un 2 pasažieri arī noslīga no šī kuģa, dodoties ar laivu no tvaikoņu uz ostu, ja, tāpēc daudzi no šī kuģa turējās pa gabalunos, bet tai pašā laikā, jā, izmēri, komfortablums, ja, tas viss bija ļoti pozitīvi, ja, tātad novērtējums, jo tas tiešām bija tāds kuģbūves sasniegums milzīgs. Tā. Tātad tālāk.
Nākamais kuģis, par kuru arī saistībā ar tvaikoņu būvi runā, tas ir Arhimēds. Ja? Tātad tiek runāts par to, ka šis kuģis ir faktiski viens no pirmajiem veiksmīgajiem kuģiem, kur izmanto tātad dzemskrūvi, jeb skrūvis, kā toreiz teica. Ja? Tātad tiek uzskatīts, ka arī šeit Anglija ir bijusi pioniere, tātad izgudrotājs Francis Smits, ja tātad ir bijis tiešām ļoti pazīstams, ja tātad kuģbūves jomā, un viņam izdevās, ja tātad arī izmantot maksimāli, ja tātad šo, teiksim, savu izgudrojumu, lai nodrošinātu kuģa ātrumu. Bet, kā jūs redzat, kuģis jau ir faktiski uzbūvēts 1839. gadā, bet kādu laiku arī tātad, tāda liela interese kuģbūvē par viņa izgudrojumu nebija. Ja? Šeit mēs arī redzam tādu zināmu prototipu, ja tātad šim kuģim tas gan ir jau tāds, varbūt nākamās paudzes Arhimēds, jo pirmais, diemžēl, tas kuģa attēls ir ļoti reti sastopams, ja, un arī es viņu nevarēju šeit ielikt iekšā, ja, jo es viņu esmu izmantojis jau kādu reizi, ja, tātad kvalitāte nav tik laba un prezentācijā grūti ir saskatīt, ja tātad šīs kuģa aplis, bet, kā mēs redzam, absolūti moderns, ja tātad ļoti iespaidīgs kuģis, ja, tā. Tālāk. Šeit ir arī izskaidrots, ja tātad šajā slaidā šī Smita atklājums, ja tātad kas tās ir par skrūvēm, ja, ko viņš ir piedāvājis, un, bet tātad, pateicoties šī Smita izgudrojumam, ja, praktiski tvaikoņi 19. gadsimteņa otrajā pusē un vidū, ja tātad, kas izmantoja viņa izgudrojumu, atteicās no mastiem un no burām. Tātad, vairs tādas vajadzības nebija. Tātad, šis Arhimēds pierādīja, ka tvaikonis var būt absolūti drošs eksploatācijā, tātad okeānā, ja, un nav jāuztraucās lieti, kā, teiksim, šajā ārgājienā var atteikt dzinējs, tas, protams, var notikt, ja, bet maksimāli šeit tika viss nodrošināts, tāpēc nebija vairs papildus kuģi jānoslogo ar mastiem un burām. Tā, nākamais kuģis, kas ir iegājis ar tādu rekordistes tātad nosaukumu, ja, Lielbritānija, ja tātad, un tas ir viens no slavenākiem tvaika kuģiem, tāda faktiski leģenda, ja, vai kā paši briti saka, tas ir viņu inženieru zinātnieku triumfs, ja, tātad kas tad šeit ir tāds svarīgs, ja, 1865. gadā, ja, tad šis kuģis tika uzbūvēts, bet viņš bija tātad ar ļoti garu korpusu, tātad gandrīz 100 metri korpusa, ja, un viņš uzreiz tika piedāvāts kā pasažieru kuģis. Ar to bija domāts, ka pasažieri, kas dosies savos ceļojumos, ļaus ātri kuģu īpašniekam un kuģu būvētājiem atpelnīt naudu. Kas patiesībā tā arī bija, ja. Un arī, ja tātad šis kuģis bija viens no tādiem iespaidīgākajiem, lielākajiem kuģiem, ja, tiesa gan varbūt šis rekords nenoturējās pietiekami ilgi, gandrīz 10 gadus, ja, bet tomēr tas tā bija, ja. Tā, un šeit mēs arī redzam šī kuģa tādu zināmu prototipu, ja, mēs arī šeit redzam šo klāju, uz kuru tad šie pasažieri varēja pulcēties, ja tātad un pārvietoties. Arī, protams, neapšaubāmi visu šie milzīgie dūmu mākoņi, kas katru tvaikoni pavadīja, ja tātad, bet, tika uzskatīts, ja, ka tomēr tātad šāda tvaikoni būve ir ļoti, tātad, liederīga bijusi. Tālāk, Lielbritānijas būvē pirmo reizi arī izmantoja, šeit gan ir teikts, ja, kā viņa ir bijis ar metāla korpusu, ja, visa. Īsti tā varbūt nav, ja, jo jau 1822. gadā tātad uzbūvēja ar visu metālisko korpusu, ja, bet šeit uz Lielbritānijas tika metāls izmantots ļoti lielā īpatsvarā, ja, tāpēc patiesībā mēs varam teikt, jā, tas tiešām bija tātad
tvaika kuģa paraugs, ja, kurā metāls ir lielākā daudzuma izmantots nekā koks. Ja. Tālāk. Tātad 19. gadsimta vidū un otrajā pusē inženieri daudzi sāka runāt par to, kā koks vispār, ja, tātad kuģbūvē sevi ir pilnībā izdzīvojis, ka tam nav nekāda perspektīva un ka viss, kas kuģbūvē tagad būs, tas ir tikai un vienīgi dzels. Tātad tika uzskatīts, ka kuģim ir jābūt kā tādai dzels kastei, kas peld pa ūdeni. Bija, protams, fanātiķi, kas to aizstāvē, bet bija arī cilvēki, kas arī no šiem būvniekiem teica, ka tas ir pilnīgi neloģiski, ka koka, teiksim, konstrukcija elementi noteikti uz kuģa vienmēr būs un ir jāsaglabā, jo tas ir pārvaldīts, tas ir droši. Tātad, bija tāda šī pieredze vai prakse, ja? Jā, Lielbritānija ļoti plaši izmanto tieši pasažieru pārvadāšanā no Bristolas uz Ņujorku. Tas bija tāds viens no populārākiem reisiem. Un arī tiešām Lielbritānija savus īpašniekus padarīja faktiski, ja tā drīkstētu teikt, stāvus bagātus. Viņi tiešām nopelnīja pieklājīgas naudas, tas ir fakts, ja tātad šeit šaubu nav, ka ļoti liels veiksmes tāds piemērs, ja. Bet to, ka inženieri savā starpā visu laiku debatēja, ja, par šo metāla korpusa, ja, dzelzs korpusa būves elementiem 19. gadsimta, tas arī ir fakts. Vienlaikus ir jāatcerās, ka tieši 19. gadsimta otrajā pusē arī koka kuģu burinieku būvētāji piedāvāja vienu no skaistākajiem, vienu no ātrākajiem un vienu no veiksmīgākajiem burinieku tipiem, tie tā saucamie tējas kliperi, kas arī pār Atlantijas okeānu izmantojot tikai buras, tas bija parasti 3-4 mastu buru pilnkuģis, tātad ar pilnu taisno buru komplektu, tātad viņi pārvedāja tējas, tātad lapiņas, ja, kuras vajadzēja nogādāt noteiktā laikā Eiropā, lai saglabātu šo augsto kvalitāti, tātad no Amerikas uz Eiropu. Tā kā arī koka kuģu būvētāji piedāvāja visu laiku savus kaut kādus jaunus atklājumus. Tā. Tad nākamais mūsu kuģbūves tāds eksemplārs, tā ir tā saucamā turbīnija. Ja? Viņa tika uzbūvēta pašā 19. gadsimta beigās, 1894. gadā, un tas bija pirmais kuģis, kas bija aprīkots ar ļoti kvalitatīvi pārbaudītu tvaika turbīnu, ja? Un ar ko viņš pārsteidza vispār visus, gan lietpratējus, gan arī tātad skatītājus, kas vienmēr ir interesējušies, ja, par šādiem jauniem atklājumiem, tas ir ar savu ātrumu un manevrēšanas spējām. Ja. Tātad tiek uzskatīts, ka turbīnija ir likusi jaunu tādu, kā saka, posmiņu, ja, šajā tvaikoņu būves ērā. Ja, tātad pašās 19. gadsimta beigās. Ja. Tā. Tātad, vēl tas ir atgriezušies pie šīs turbīnijas. Ja. Tā. Faktiski arī šeit Angļi bija tie, kas arī piedāvāja šādu, teiksim, kuģa modeli, ja? Tāpēc neapšaubāmi, ka 19. gadsimtenī mēs varam droši teikt, ja, ka Angļi ir tātad vieni no flagmaņiem, ja, kas ir nodrošinājuši tvaikoņu attīstību un tvaikoņu būves vispār arī, teiksim, tādu perspektīvu, ja, jo varat iedomāties, ja piemēram šie tvaika dzinēji būtu pierādījuši, ka viņiem ir ļoti daudz problēmas, un neviens šīs problēmas nemēģinātu risināt šai gadījumā Angļi, kas ar to nodarbojās visvairāk, tad loģiski, protams, tvaikoņi nāktu iekšā, ja, bet tas noteikti būtu nevis 19. gadsimtenī, bet vismaz 50, varbūt pat 60 gadus vēlāk. Tas būtu kaut kur 20. gadsimteņa posms jau pēc Pirmā pasaules kara, ja, jo kara laikā neviens ar kādiem eksperimentiem kuģbūvē diezin vai būtu nodarbojušies tā. Tā mums ir pēdējās 10 minūtes, ja, tā. Lūk. Tālāk. Nākamais kuģis, ja, par kuru arī saistībā ar tvaikoņiem noteikti vajadzētu runāt, tas ir Jermaks, ja. Tas ir pasaulē pirmais tvaikonis ledlauzis. Un šīs tvaikonis tika nodots eksploatācijā 1899. gadā. Tvaikoņa nosaukums nav nejauši, jo
šo tvaikoni pasūtīja Krievija. Un tika viņš būvēts, protams, Lielbritānijā. Ja? Viņš bija vajadzīgs Krievijai ne tikai, lai kaut ko pētītu, ja, vai varbūt kaut kāds pārvadājums veiktu, ja tātad Ziemeļu Ledus okeānā vai arī, piemēram, kādās citās, šajās arktiskajās kuģošanas vietās, ja? Bet pašai Krievijai jau bija teritorijas, ja, kas ļoti ātri aizsala, navigācija bija īsa, tāpēc bija vajadzīgs nodrošināt preču piegādi un arī, piemēram, teiksim, sakarus ar noteiktām teritorijām. Līdz ar to Krievija varbūt ne tik daudz, lai kaut ko jaunu izgudrotu, bet vienkārši uzskatīja, ka viņiem šāds kuģis ir vajadzīgs tīri utilitāri. Ja? Kā mēs redzam, kuģa garums arī ir gandrīz 100 metri, un viņš varēja tikt galā ar ledu, kas ir biezāks par 2 metriem. Tas ir ļoti labs rādītājs, iedomāties priekš 19. gadsimta beigām, patiesībā arī šodien, ja tātad vidusmēra ledlauzim ir tieši tādi paši parametri, ja tad nekas nav mainījies. Kāpēc? Tāpēc, ka ledus jau ir noteiktā biezumā, ja, un ledus biezums nav saistīts ar tvaikoni vai, teiksim, kaut kādiem tvaikoņu piedāvājumiem, ja, tāpēc jau ledus biezāks nepaliks, ja. Tāpēc šis ir tāds universālākajiem ledlaužiem, kas arī vēlāk tika patstāvīgi būvēti, ja, un tātad arī, mēs varam teikt, izmantot. Tā. Jā, tātad šeit ir piezīme, ja tajā pirmajā teikumā, ko es rakstu par mūsu valsts, tas ir tāda atskaita, ja, no Krievijas tātad vēl cara perioda šiem, teiksim, dokumentiem, ja, kas ir tātad izmantoti pēc tam tālākos pētījumos, tātad šeit neapšaubām runa ir par PSRS periodu, tātad 60. gadiem, ja, kur, teiksim, jūras transporta pētnieki atzīst, ja, ka Jermaks patiešām bija viens no tādiem, lielākajiem iegūmiem vispār, ja, tātad ledlaužu būvē, ja, un viņš tiešām ir kalpojis, režīms tur ir bijis kāds viņš ir, tad viņš tomēr ir kalpojis, ja, tātad tieši savam, teiksim, mērķim, ja, tātad Jermaks ir praktiski tātad sazāģēts metāla lūžums, un tāpēc, ka viņš būtu, kā saka, avarējis, ja, vai kādas problēmas būtu radušās. Viņš tika sazāģēts metāla lūžums, tāpēc, ka viņš jau bija nokalpojis šo savu laiku, ja, tātad vajadzēja ļoti daudzas vietas mainīt, ja, tā. Lūk. Un tātad viņš ir arī izmantots pētniecībā Arktikā, tātad, kas arī ir ļoti nozīmīgi. Tā. Un ir vēl viena lieta, ja, kā šim kuģim bija ļoti kvalitatīvs šis metāliskais korpus, kas, piemēram, ļāva bieži vien, teiksim, izglābt Ziemeļu ūdeņos iesalušos, ja, tātad jaunākās paudzes ledlaužus, ja, kur tika izmantoti jau tātad vieglāki metāla sakausējumi, lai kā šo kuģi padarītu tātad efektīvāk eksploatācijā, bet kas, piemēram, ledus apstākļos, izrādījās absolūti ar citu efektu, ja, tā. Tālāk, šeit mēs nonākam pie jautājuma par tvaikoņu būvi Rīgā. Jāsaka tā. Tvaikoņi Rīgā parādījās gandrīz vienlaikus ar periodu, kad viņi bija pazīstami arī šajā Eiropā. Tas ir tātad Rīgā pirmais tvaikonis ienāca 1830. gadā. Ienāca viņš no Zviedrijas ar nosaukumu Oskars, tas bija tvaikonītis, ja, kas tātad pārvadāja pasažierus, nelielas kravas, ja, un tātad, tika uzturēti sakari starp Rīgu un Zviedrijas ostām, ja. Nākamais, arī paši latvieši, kas bija jau tātad turīgāki, ja, piemēram, teiksim, arī interesējās par dažādām peļņas iespējām, sāka iegādāties tvaikoņus. Jāsaka, ka šie tvaikoņi, protams, bija veci, ja, tātad, kā mēs redzam, 20-25 gadus veci, bet priekš tvaikoņi tas nav vecums, ja, tāpēc viņi kalpoja arī vēlāk vēl diezgan labi, ja, tātad, bet pašā Latvijas teritorijā, Rīgas teritorijā, ja, tātad tvaikoņus būvēja, bet viņi tika būvēti tātad Krievijas militārām vajadzībām. Tātad
1862. gadā Rīgā mēs vienmēr arī braucam garām šai vietai, tas ir Āgenskalnu līcis. Tā ir tā vieta, kur mēs pagriežamies uz Daugavpils šoseju pa labi, ja tā tad pēc akmens tilta, ja. Un tur ir tāds līcītis, ja, kur stāv parasti vasaras šie kuģīši, un viņš vispār ir ļoti slavens, jo tur ļoti daudzas lietas ir attīstījušās. Tur lūk izveidojās Langes un Skujas kuģbūves uzņēmums. Un sākumā šis kuģbūves uzņēmums, ja, kas piederēja vāciešiem un latviešiem, tad bija tāds kopuzņēmums, ja, viņš sākumā praktizējās tieši remontdarbos, ja, un piemēram arī vaikoņu remontdarbos, ja, jo tātad Rīgas ostā vaikoņi ienāca. Bet tad tika saņemti piedāvājumi no Krievijas aizsardzības ministrijas, ja, būvēt šeit vaikoņus Krievijas kara flotes vajadzībām. Un šādus kuģus šeit patiešām arī sāka būvēt. Kopumā līdz Pirmā pasaules kara sākumam uzbūvēja turpat 300 vaikoņus, ja. Tie bija tādi kreisera tipa vaikoņi. Nu, kreiseris parasti jebkurā militārā operācija ir flagman kuģis, ja, tāpēc viņiem ir priekšējā kuģa korpusa daļa īpaši nostiprināta, jo tā ir parasti tā, kas saņem vislielākos, teiksim, pretinieka triecienus vai, teiksim, šāvienus ar lielgabalu vai, piemēram, teiksim, arī kādas citas, teiksim, mehāniskas iedarbības iespējas ir saņemt. Tāpēc šeit būvēja kreiserus. Un jāsaka, ka viņi bija ļoti kvalitatīvi, viņi tiešām arī visi aizgāja uz Krievijas kara flotes, tātad bāzēm, ja, bet šos, teiksim, transportu pārvadāšanai, ja, tātad Lange un Skuja praktiski neko nepiedāvāja, bet, kā jau es teicu, tika kuģi pirkti, un tātad vaikoņu skaitam palielinoties, ja, mainījās arī 19. gadsimta beigās Rīgas, Liepājas un Ventspils ostas, jo tās bija, nu, praktiski neaizsalstošās, nu, protams, jūs varat tagad teikt, nu, kā, nu, Rīga, protams, aizsalst. Tas ir fakts, ja, bet tomēr, ja, teiksim, vaikonis deva iespēju ostas navigācijas laiku, nu, būtiski pagarināt, ja, jo nelielu ledus kārtu vaikoņiem praktiski nav šķērslis. No visām šīm ostām kuģi veica regulārus pārvadājumus uz Krieviju, Rietumu Eiropu, Āziju un pat Āfriku, ja? Un 19. gadsimta beigās izveidojās arī patstāvīga regulāra pasažieru vaikoņu līnija Liepāja, Ņujorka. Te gan pētot šo pasažieru vaikoņu līniju, ja, ir zināmas problēmas ar avotiem, jo nevar precīzi noskaidrot, ja, kas tad nodrošināja šos pārvadājumus. Vai tā bija kāda Liepājā reģistrēta, tātad kuģniecības uzņēmums, kas nodrošināja pasažieru pārvadājumus, vai arī tas bija Amerikā reģistrēts, ja. Bet, teiksim, tas, ka šie reisi bija regulāri, tas ir fakts, un tas, protams, apliecina, ja kā Baltija, tad Rīga, Latvijas teritorija, arī cariskās Krievijas guberņas sastāvā atradās tādās pirmajās arī, teiksim, vaikoņu eksploatācijas valstu vai teritoriju rindās. Tā, nu šeit mēs redzam Oskaru šo, teiksim, tādu attēlu, ja viņš varbūt nav pārāk kvalitatīvs, bet tas ir oriģināls, viņš nav tur retušēts neko kāds, viņš izskatījās, tas ir tāds, nu, faktiski reklāmas uzņēmums tajā laikā. Tā. Jā, nu šeit vēl ir nedaudz tādi zināmi skaidrojumi, ja, nu, šie kuģīši, kas tika iegādāti kā vaikoņi 19. gadsimta beigās, viņi pārdzīvoja daudzi arī Pirmo pasaules karu un pēc kara jau neatkarības tātad laikā, ja, tika arī izmantoti, nu, Latvijas valsts tādām vajadzībām. Nu, tas bija vaikonis Maiga, uz kura pirmā tika pacelts sarkanbalts-sarkanais karogs, ja, tas nāk tieši no šī 19. gadsimta beigām, ja, un uz 18. gadu tirsniecības flotē varēja saskaitīt jau 45 kuģus, ja. Tātad vēl 8 kuģi vaikoņi atgriezās no Petrogradas, tas ir, nu, tātad Krievijas teritorijas, bet tas ir pilnīgi saprotams, ja, jo šajā laikā sabrūkot Krievijas impērijai, protams, nācās arī censties atgūt šos
Jā, tā, nu labi, kamēr te lēnām visi pieslēgsies, jā, tātad es lēnām stāstīšu, jo mums ir līdz 8. Tātad nodrošināts, ja šis pieslēgums, tā ka mums vēl ir, faktiski pāris ir kā minūtes, ja, bet, es domāju, ka mums iedod drusku ilgāk šo laiku, ja. Tā, kā jau es teicu, ja, tātad pēc neatkarības atjaunošanas, ja, faktiski ļoti daudzi šī gadsimta, 19. gadsimta beigās iegādātie tvaikoņi, ja, tātad viņi tika izmantoti, tātad arī Latvijas jau neatkarīgās valsts, ja, flotes formēšanai. Un tātad vēlreiz, ja, pirmais kuģis, uz kuru tika pacelts sarkanais karoks, tas bija tvaikoņīga Smaiga, tātad pavisam šādi kuģi flotē bija 45, ja, tātad 8 pievienojās vēl pēc tātad miera līguma noslēgšanas ar Krieviju, ja, tātad, jo sabrūkot padomju, sabrūkot cariskās Krievijas impērijai, un tātad izveidoties par padomju režīmam, ja, protams, tika vestas sarunas, ja, par īpašumu atgūšanu. Nu, tātad Krievija tos tvaikoņus atdeva. Bet Vācija, kura bija arī gan arestējusi, tātad, vēl cariskās Krievijas faktiski pieraksta tvaikoņus, ja, tātad atteicās 20. gados Latvijas Republikai atdot savus tātad laupījumus, ja. Un tātad, tas bija tāds ļoti liels zaudējums, jo tie kuģi arī bija tātad ļoti noderīgi, ja. Tā, un bija arī tā, ka tātad tieši atgūstot šo neatkarību vai izcīnot šo neatkarību, ja, tika arī nolemts būvēt savu nelielo ledauzi Krišjānis Valdemārs darbam Rīgas ostā, lai varētu tātad Rīgas ostas navigācijas laiku tātad, nodrošinātu un tātad maksimāli eksploatēt šo ostu. Tā, ka Rīgas ostai bija savs ledauzes. Tātad, tāds liels ieskats, gan būs atsevišķa tēma par starpkaru periodu un Latvijas Republikas flote, bet, ja mēs runājam par tvaikoņiem, ja, tad šeit noteikti jāsaka, ja, ka jau 30. gadu tātad vidū, ja, Latvijai bija regulāras līnijas starp Latvijas ostām un Eiropas daudzām valstīm, ja. Šeit pēdējais teikums arī tāds ieraksts, ja, ka šis periods, kurā izmantoja savus kuģus, nebija tātad ļoti garš, ja. 40. gadā visa flota pārgāja PSRS īpašumā sakarā ar Latvijas okupāciju un pievienošanu Padomju Savienībai, bet es gribētu atgriezties pie šī otrā teikuma, ja, par to, ka bija šis 16 regulārās līnijas. Lieta tāda, ja, ka starpkara periodā līnijas jau eksistēja, ja, bet līnijas neapkalpoja Latvijas kuģi. Latvijas kuģi strādāja lielākoties uz fraktību. Šīs līnijas apkalpoja pamatā Anglijas kuģi. Ja. Tas ir saistīts ar Latvijas ārpolitiskās darbības, mēs varam teikt, orientāciju, ārpolitiskās darbības, arī tādu virzību, ja. Un, noteikti, ja tātad šeit ir jāņem vērā, ka Latvija bija ar tādu proanglisku orientāciju, ja tātad ļoti daudzas lietas arī darīja kopā ar Angliju pēc Anglijas ieteikumu. Tāpēc faktiski iznāca tā, ka Latvijai nācās upurēt savus kuģus, savu kuģu īpašnieku interesi par labu Anglijas kuģu īpašnieku interesēm. Ja tātad viņi nodrošināja šo līniju apkalpošanu. Tas nav tāds patīkams fakts, bet šis fakts ir tomēr jāpieņem stāstot par Latvijas šiem tvaikoņiem. Ja? Tā. Jā, tātad šeit mēs redzam vēl vienu tvaikoni, tvaikonis Sarāto, ja? Kas 18. gadā, 19. gadā nospēlēja milzīgu lomu Latvijas valsts izveidē. Viņš tāds leģendārs tvaikonis, lieta tāda, ka tas bija tvaikonis, kas bija būvēts Anglijā pēc Krievijas pasūtījuma. Ja?
Un pamatā tas bija militārs vaikonis, bet viņš varēja arī nodrošināt preču pārvadājumu. Un tad, kad sabruka cariskās Krievijas impērija, tad iznāca tā, ka kuģis, kas bija tātad būvēts pēc šīs impērijas pasūtījuma, praktiski tagad tātad no jaunās padomju varas puses nebija juridiski pārņemts, tāpēc viņš kalpoja Anglijas interesēm. Ja? Anglija šo kuģi paņēma sev, tādā ziņā, ka viņi, protams, būtu noteikti atdevuši, ja tātad pasūtītāji, ja, bet tā kā pasūtītājs neizrādīja pietiekami interesi, tad viņi izmantoja šo kuģi. Nu, jāsaka, ka tas arī paglāba 19. gada aprīļa puča laikā Latvijas valdību, kā Rūmeņa valdību no izreikināšanās, kas būtu noteikti Liepājā notikusi, ja tātad landesvēristi būtu tātad savu mērķi sasniegt, viņi pasteikās uz šī kuģa. Nu, kādā veidā, ja? Un lieta tāda, ka Anglija ar kuģi nebija iegājuši Liepājas ostā. Viņi atradās Liepājas ostas reidā, bet atradās ārpus ostas ūdeņiem. Tas ir nozīmē, ka tie bija tie teritoriālie ūdeņi, ko varēja iztulkot arī kā uzbrukumu Angļu kuģim, un tad noteikti viņš būtu izmantojis savus ieročus, lai šos uzbrucējus apšautu. Ja? Tas ir vācu rietumnieku armija, von der Goltz armija, ja? Kopā ar tiem landesvērstiem, kas tur šo puču organizēja. Tāpēc viņi neuzdrošinājās kuģim uzbrukt, ja, bet ja kuģis būtu ienācis ostā, visticamāk, viņi būtu uzkāpuši uz šī kuģa un apcietinājuši ne tikai Ulmaņu valdību, bet arī to visu apkalpi, ja, jo tas ir ostas ūdeņos, ja tātad viņi kontrolē šo teritoriju. Tā ka, lūk, tāds laimīgu apstākļu sagadīšanās fakts paglāba tātad Latvijas valdību no faktiski apcietināšanas un arī noteikti arī iznīcināšanas, ja. Un tātad šis kuģis, viņš nemainīja arī savu nosaukumu, tātad Saratovu, Krievijas pilsēta slavena, ja, tātad tā viņš arī kalpoja Angļu flotē. Tā, nu un tālāk, ja tātad ir vēl tādi pāris fakti, ko varbūt arī es šeit pieliku klāt, es tā domāju, ilgi varbūt tiem tārā, bet būs vēl atsevišķas tēmas, ja. Tātad 1940. gadā, ja tātad, ja mēs runājam par šo vaikoņu, tātad attīstību, ja, jo padomju okupācijas apstākļos tiek nodibināts uzņēmums Latvijas kuģniecība, ja. Un šajā Latvijas kuģniecībā tātad ir diezgan pieklājīga flote, tas ir 54 kuģi, bet tie ir visi vaikoņi, kas ir apmēram tātad līdz 10 gadu veci, kas priekš vaikoņi ir faktiski ļoti optimāls vecums, tātad viņš kuģis ir ļoti efektīvs savā darbībā, ja? Un tātad arī tika atvērtas vairākas, ja tātad arī kuģu remonta rūpnīcas, jo tika uzskatīts, ka visās šajās ostās, ko mēs šeit redzam, Rīgas, Liepājas, Vencels, Sventāja, tas ir tātad Lietuvas neliela ostiņa, ja tātad kuģi tiks sūtīti arī remonta vajadzībā. Tāpēc šis fakts arī jāatcerās, ja, jo tālāk nākotnē šī kuģu remonta darbības joma ir ļoti nozīmīga, jo tiek gatavoti speciālisti, tātad kuģu mehāniķi, inženieri, ja, kas remontē šos kuģus, tātad ostā strādā vai remonta uzņēmumos strādā, paši jūrā neiet, bet uztur šo kuģa tātad, eksploatāciju vajadzīgajā līmenī. Tā, tālāk. Sākoties Otrajam pasaules karam, ja tātad Latvijas kuģniecības uzņēmumi arī tiek pakļauti visām tām pārmaiņām, tātad ienākot iekšā vāciešiem Otrā pasaules kara sākumā, ja, kuģniecības uzņēmumi praktiski darbu pārtrauca, ja, tātad viņus pārorientēja frontes vajadzību risināšanai, tas ir preču transportēšanai, cilvēku, tātad dažādu karagūstekņu pārvadāšanai, ja, un, protams, beidzoties šim Otram pasaules karam 44. gadā, ja, atklājās, kā kara laikā tātad Latvijas teritorijā pierakstītie kuģi ir ļoti smagi cietuši, par daudzu kuģu likteni vispār nekas nav zināms, tātad pēc Otrā pasaules kara faktiski bija vairs tikai 8 kuģi.
Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka turpmāk, kad mēs arī runāsim, teiksim, par Latvijas Republikas kuģniecības politiku, ja, tātad starpkaru periodā, ja mēs bieži runāsim par to, ka faktiski Latvijas vēsturē, ja mēs tā runājam tādā plašākā aspektā, ja iznāk, ka tā jūrniecības nozara, viņi ir attīstīsies tā vienveidīgi, ir bijuši kaut kādi posmi, kas ir ļoti veiksmīgi, un tad ir pilnīgā katastrofa, ja kuģi tiek sagrauti, arestēti, izlaupīti, nekā nav. Pēc tam atkal sākās kaut kāds attīstības posms, kas ir ļoti spožs, tiek sasniegti lieli rezultāti, un tad atkal ir pilnīgs sabrukums. Ja? Tas ir tā interesanti, ja, jo šī nozare faktiski ir ļoti politizēta. Ja? Kāpēc? Tā ir nozare, kas dod vienmēr lielus, milzīgus ienākumus. Un līdz ar to tātad katra jauna politiskā vara cenšas šos ienākumus pārņemt, izmantot savām vajadzībām, un tas arī ved pie tā, ka jūrniecības nozare faktiski nevar uzrādīt tādu dinamisku, pakāpenisku, mēs varam teikt, tādu stabilu attīstību. Ja, teiksim, mēs varētu tagad no 19. gadsimta beigām, ja, kad sākās faktiski tā kuģu iegāde Latvijas teritorijā līdz šodienai nolūk tādu līniju, ja viņa būtu visu laiku dinamiski stabila, tad mēs šodien teiktu, ka mūsu rīcībā, Latvijas rīcībā, ja, ir pašiem sava liela, varbūt viena no ļoti izspēdīgām flotēm Eiropas Savienībā, ja, un ka mums ir ļoti labi attīstīta kadru sagatavošana arī akadēmija, kurā jūs mācieties, bet, diemžēl, ja mēs varam teikt, ka mums šī kadru sagatavošana ir izdevusies, tad, piemēram, ar pašiem kuģiem, mēs tā nevaram teikt, ja, jo vairs tādas Latvijas kuģniecības nav, ja, tad ir kaut kādi citi uzņēmumi, tas, protams, piedāvā jūrniekiem darbu, un tas ir lieliski, un Eiropas Savienības apstākļos tas ir absolūti labi, jo jūrniekiem ir faktiski vienalga, kur viņš strādā, ja mēs tā drīkstam teikt, ekonomiski apstākļi, ja, jo viņa darbs ir tātad jūrās, ja, un jūra, kā mēs zinām, īsti nevienam nepieder, tāpēc mēs runājam par atklāto jūru. Bet, ja mēs gribam runāt par nozares attīstību, tad tiešām šeit ir jāsaka, ka nozare attīstās nevis stabili dinamiski uz priekšu, bet vienveidīgi. Jo ir pakļauta politizācija, un visu laiku šīs politizācijas dēļ, ja tā ir notikuši tādi strauji kritumi, katastrofālas iznīcības gadi. Tā, jā. Un tātad šeit, runājot par to nākamo padomju, okupācijas atjaunoto periodu, tad mēs saskaramies ar tādu ļoti interesantu lietu, ja, kā kaut kādus kuģus atgūst, ja, tātad kaut kā šie 8 kuģi, ja, bet jaunā režīma apstākļos, tas ir tas, ko es teicu, ka tā ir politizēta nozare, ja, sākās kuģu pārdēvēšana, ja, tātad visi tie kuģi, kas ir bijuši Latvijas Republikā pazīstami daudzās ostās kā veiksmīgi, kravu pārvadātāji pēkšņi tātad maina savus nosaukumus, ja, tātad mēs šeit redzam Everolanda, kas pēderēja tātad graudu firmai, kļūst par Jāni Raini, Džonītis, ja, kas ir bijis tāds mazāka izmēra kuģītis, bet viņš ir pārvadājis kabotāžas kravas, viņam dod nosaukumu Daugavpils, Džons, kas ir bijis jau iespaidīgs svaikonis, viņam dod nosaukumu Partizānis, Leonīts, ja, tātad tas ir arī tātad viena ļoti ietekmīga Latvijas politiķa, tātad kuģi īpašums, ja, viņa pārdēvē kā sarkanā rīnieti, ja, tātad absolūti politizēti nosaukumi. Mēs šeit redzam šo Laikoni Jānis Rainis, ja, tātad eksploatācijā derīgs un faktiski ļoti labi pat saglabājies tā. Es esmu nonākusi līdz tādām beigām, tagad 20.06, mums jau arī drīz beigsies šis pēdējais pieslēgums, ja man te rādīja arī tās minūtes, ja. Tad, kolēģi, mēs kādam vajadzīgs, ja kāds vēlās šo prezentāciju iegūt arī, jūs varat man uzrakstīt, es jums aizsūtīšu, ja, bet mēs šo tēmu esam pabeiguši, ja, tātad līdz ar to mēs šodien varam pielikt punktu mūsu lekcijai, ja, tātad vēlreiz, ja, mēs tiekamies nākošajā nedēļā, apmēram pēc šādas schēmas, kā tātad 2.15, ja, tātad nāk, tā, tas, tātad, pirmā kursa ostinieki, ja, tātad pēc savas nodarbības, un tātad pēc 45 minūtēm, tātad brīvas no pirmā kursa mehāniķi, ja. Tā, un
2:30 pusčetros nāk pirmā kursa elektrība. Ja tad uz B1 zāli. Ja gadījumā, piemēram, tur nav kur īsti palikt, tad variet nākt visi uz B1 zāli, mēs jūs tur izvietos, jo telpa ir liela. Tā, lai jūs viens otram galvā nesēdētu, jau varēsiet paklausīties un arī varbūt uzlabot savas prezentācijas, tā, lai mēs ar visu varam tikt galā. Ja jums ir kādi jautājumi, droši man rakstiet uz manu e-pastu, ja es jums labprāt atbildēšu. Ja ir vajadzīga kāda konsultācija atsevišķa, varbūt kādai grupai vai, teiksim, kādam vienam pašam referentam, arī absolūti nekautrēties, uzrakstiet, ja tā es izveidošu Zuma pieslēgt, un mēs mierīgi varēsim jautājumus izrunāt. Un, ja jums, piemēram, visiem ir sagatavot, un jūs gribat atsūtīt man iepriekš, lai es paskatos, arī noteikti varat sūtīt, es izskatīšu visu, došu jums savu atbildi vai ieskatu, kā man lietās, vai ko es par ieteikto palabot, ja? Tā, ja jums nekādu jautājumu šodien nav, tad mēs varam slēgties no. Mums arī 5 klausītāji pazuduši, noteikti jau ir pārguruši no visa garā dienas klāsta, ja? Bet varbūt ir kādi jautājumi vēl, ja viss ir skaidrs. Man ir jautājums par semināru. Nu, lūdzu. Jūs pateicat, ka katrai grupai būs 45 minūtes, lai atbildētu. Kā visi paspēs atbildēt, ja prezentācijas katrai grupai minimum 15 minūtes jāstāsta? Kurš man tas, kas tagad jautā? Dmitrijs, ja? Jā, Dmitrijs Kutņevskis. Dmitrijs, ziniet, tas nav jūsu jautājums, tas ir pasniedzēja jautājums, ja? Jums ir vienkārši jāatnāk un jāsagatavo savu prezentāciju. Sapratāt, ja? Un kā es to organizēšu, tas būs jums liels pārsteigums, bet esiet mierīgs, visi paspēs, ja? Tad īpaši mehāniķiem ir jāsagatavojas, jo tas būs jūsu faktiski pirmais seminārs, kurā es jūs dzirdēšu, ja? Līdz ar to, tad pats galvenais, sagatavojiet visu savu prezentāciju, sagatavojiet jau tēzes. Vislabāk šīs tēzes izdrukājiet, lai jūs jau varat iedot saviem kursabiedriem, ja? Un mēs visu izdarīsim laicīgi, un neviens tur netiks panākti akadēmijā turēts, ja? Tāda būtu mana atbildē. Labi. Visu labu. Visu labu, ja? Vēlreiz, ja ir kādi jautājumi, vai kāds grib kaut ko, lai es paskatos un pārbaudu, noteikti atsūtiet. Man es labprāt to visu izdarīšu un paskatīšos, ja, lai tiešām nav tādu, varbūt, kā saka, mazu sīku aplamību, kas, pieksim, varētu tikt novērstas laicīgi, ja? Tā. Tad droši rakstiet man, droši es visu izdarīšu, un, ja kādam ir vajadzīgs Zuma pieslēgums individuālai konsultācijai, arī uzrakstiet, ja? Labi, tad es tagad slēdos nost, ja? Ja ir vēl kāds jautājums. Nē, nav, paldies, uz redzēšanos. Laimīgi, visu labi. Pagaid, kas tur ir? Maksimu grib kaut ko prasīt, man ir nē. Nav laikam, ja? Labi. Tā. Visu labi, laimīgi. Vēlreiz rakstiet, ja kas noteikti atbildēšu.